Uzņēmējs griezās pie manīm, un mēs strādājam ar viņa zemapziņu. Visa šī darba rezultātā šis cilvēks ekonomē šobrīd 12,000 gadā, kurus viņš maksāja iepriekš tikai tāpēc, kad viņš pieņēma uz baiļu pamata lēmumus, haotiskus lēmumus, līdz ar to nepārdomātus un neracionālus lēmumus. Uz baiļu pamata balstītos lēmumus viņš pieņēma tāpēc, ka viņam zemapziņā bija šis te baiļu vīrus, un viņš pieņēma vienas un tās pašas kļūdas vienos un tajos pašos jautājumos. Mēs šo vīrusu izņēmām ārā, un viņš ieraudzīja šo pasauli pilnīgi savādāk. Ar šo nodarbošanos viņš nodarbojās jau vairāk kā 10 gadi. Viņš jau būtu iekonomējis vairāk kā 100,000, ja viņš būtu atbrīvojies no šīs emocionālās kaitas. Jo kā gan atšķirās cilvēks, kurš pelna nieka 5,000 mēnesī, un cilvēks, kurš mēnesī pelna 100,000? Atšķirība ir tikai un vienīgi bailēs. Šis cilvēks par 100,000 baidās krietni mazāk. Šis baiļas slieksnis viņa zemapziņā ir samazināts. Viņš pieņem drošākus lēmumus, viņš spēj skaidrāk ieraudzīt realitāti, kura nav piesārņota ar viņa zemapziņas bailēm.